bet ir šausmīgi svarīgi šajā dzīvē kādu vienu lietu darīt. Pieņemt pareizus lēmumus un arī klauvēt. Ne tikai pie pareizajām durvīm, bet arī pareizajā brīdī un atrast arī pareizās sirdis, kuras jūs dzird un uzklausa. Un tāpēc mīļā grupa, bet. Aiziet garām ir viss vienkāršāk. Ja tu nezini, ko teikt, ja vārdu tev nav, pieklauvē un nerunā. Pieklauvē tās nav durvis, tā ir sirds. Pieklauvē tevi viņa vienmēr dzird. Ja tu nezini, ko teikt, ja vārdu tev nav, pieklauvē un nerunā. Man no jauna spārnus dod, kā putnam tavs vārds, kad tu mani uzrunā. Un no jauna spārnus dod, kā vēzim debīs, tava klusa Ar vienu pieskārienu pietiek, lai es ar tevi atkal saprastos. Ja tu nezini, ko teikt, ja vārdu tev nav, pieskaries un nerunā. Man no jauna spārnus dod, kā putnam tavs vārds, kad tu mani uzrunā. Un no jauna augšu ceļ par pelēkiem mākoņiem, tava klusa Milzīgs paldies! Izskatās, Laumiņ, ka tu raudi, ne? Nu, tūlīt redzēsim, vai tu raudi, vai tu neraudi, jo tagad uz skatuves tiek aicināta neviena cita kā 17. grupa. Mēģinies atbildēt par to,
Jo daudz to aitiņu, ne? Ir gan, bet šeit ir arī vairāk cilvēki, kas ir skolu pabeiguši, uzrādot vienkārši lielisku rezultātu. Un proti, kvalifikācijas eksāmenā saņemtas 10 balles vai izcili. Un kā pirmo es aicinātu diplomu saņemt Manolitu Štefanoku. Ja viena saulīte ir saņēmusi 10, šķiet otra arī var saņemt mazāku, nu, protams, Hedviga Štefaniaka arī izcili. Un Sigita Zurtiņa. Nezinu, vai tev ir kāda attiecība ar Štefaniakas jaukundzēm, bet katrā ziņā tev arī ir 10, ar ko es tevi atceros. Lāsma Andermāra. Šo meiteni jūs jau šodien uz skatuves redzējāt, tad viņa bija nedaudz uztraukusies. Tagad viņa raudāja pie dziesmas pieklovē, bet tagad arī smaida un ir laimīga. Lauma Berga. Šīs grupas viens no 2 stiprajiem valstiem, viens gan kaut kur pazudis, bet otrs ir un visas savas aitiņas mīl. Vaivars Cimermanis. Una Levina. Šī meitene spridzina un ņemās un tik spridzina. Elīna Fišere. Līva Grīnberga. Ja jūs kaut kur skolā redzējāt laumu, tad jūs zinājāt, ka tūlīt būs otra. Ja jūs redzējāt otru, tad skaidrs, ka tūlīt būs lauma. Par ko es runāju? Sintija Grīvalde. Šī meitene ne tikai paspēja skolu pabeigt, eksāmeni nokārtot, bet kļūt arī par fantastisku mammu. Un Sabīne Anna Pablo. Viņš šodien izsies ar viegli salījusi un viegli tā darīt, tāds seraudājusies. Bet īstenībā fantastisks bērns. Sāra Jaunzeme. Karina Štorha. Linda Kalniņa. Evija Kārkliņa.
meitene ir fantastiska. Olgas Stuļiņa. Es izlasīju nepareizu vārdu. Nevis Olga, bet Olha. Egija Šarfa. Agnese Pinīte. Pinīne. Atvaino mīļā. Šausmīgi. Laikam es arī esmu uztraukusies. Agnese Veidemane. Baiva Žarska, Tigrienšteina. Pareizi izlasīju. Es zinu, ka Žana noteikti grib teikt kaut ko savām maitiņām. Un vienam auniņam. Ej vidū tā, lai tevi redz. Neredz? Žana! Kamera neredz. Jā, pēdējos 4 gadus es biju Laimena skolā. Es biju super Laimena audzinātāja, jo man bija īpaša grupa. Grupa numur 70. Vislabākā, vislabākais. Un par to es gribu pat liels pateikt visiem vecākiem no 17. grupas, ja, visiem no Ventspils, no Talsiem, no Jurkalnes, no Amces, no Kuldīgas, no Kuldīgas. Jā, īpaši paldies divām māmiņām, kas šodien atbrauc no Spānijas, no Holandes. Jā. Māmas, kas viena māmiņa mums palika gan Anglijā. Jā. Liels paldies Agneses vecmāmiņai, liels paldies Vaivas vecmāmiņai, kas bija visu laiku ar mums. Jā. Liels paldies. Jā. Un ko es gribu jums pateikt 17. grupa, jā? Par jūsu īpašam dāvanu. Jā, bet es gribu šodien pateikt par jūsu pirmo dāvanu. Kas bija pirmā dāvana? Maza sarkana grāmatiņa ar nosaukumu Laimes formā. Un es gribu jums nolikt katram atrast savu Laimes formu un atklāt savu Laimes formu. Milzīgs paldies jums, ka jūs mēs bijām kopā 4 gadus. Es gribu, lai 17. grupas reizi aizvedamā 2 meitenes, kurām šogad būs, šis gads ir īpašais, jā. Šodien liels pasākums, bet oktobrī būs vēl viens pasākums, jā. Una un Eija, lūdzu. Un es saprotu, ka mīļās 7 savu audzinātāju jau ir sabučojušas, ja? Bet jūs vēl bučosit? Es tādā mājiņas runāšu, lai meitenes vēl var pievienoties, tad mums jāpievienojās, ne? Nu, nedaudz atkāpīt no malas, jo daudz nezinu, kāpēc mūs sauc par aitiņām. Tad, laikam vainīgs bija tas, kas nav mazam ieradies, ja? Bija tā. Tad Jēkabs, laikam pašas vien vainīgas bijām. Mēs viņu novedām līdz Baltvēlei, līdz viņš klasē iesaucās, kad viņš jūtās tā, ka viņš būtu ritīgi aitu barā. Un kopš tās reizes, man liekas, tas bija pat 2. kurs, vai ne? Vai pirmais kurs, jā. Kad no tā laika jau mūs sauc par aitiņām. Mēs pat neapvainojamies, ja mūs nosauc uz ielas čau aitiņām, vai vēl ir apjākiem. Bet, tas, ko mēs gribam pateikt, mēs gribam pateikt skolotājai paldies par to, ka visus 4 gadus ir bijusi mums līdzās. Un, lai kādus vārdus mēs meklētu un darbus darīt, mēs to vienkārši nevaram izteikt. Bet mēs vēl nāksim nav, ne? Mēs īsti būs spēja, jā.
jums kaut kas sakāms, ko nē, vairs nav, ja? Gaidām, kurš mums Daivars nesīs kastu lejā un vedīs savas reitiņas. Kad šī lustīgā dziesma ir izskanējusi, es uz skatuvi aicinu mūsu viengadīgos pavārus un viņu satriecošo audzinātāju Līgu Krūtaini. Un tak braši pavāri, vai ne? Edgars Garjunovs. Edgars Anžāns. Puisis, kas vispirms gribēja būt metinātājs, bet tagad ir lielisks pavārs. Arturs Trēlis. Denis Jemeļānovs. Denis Kaļīņins. Diana Ilarionova. Marija Malaņina. Rihards Šulcs. Meitene, kur cīnījās. Un īstenībā man ir prieks, ka tu nepadevies. Marina Skutā. Edgars Tauriņš. Un Jačeslavs Žukovs. Skolotāja Līga. Teiksit savējiem kaut ko. Paldies par šo gadu, ko mēs bijām kopā. Man tiešām bija ļoti interesanti ar jums, jo priecājos par to, ka puse izvēlējās strādāt
domāju, ka jūsu pieredze ir tāda, kas tiešām dod jums šo ceļa maizi un ka patiešām jūs visi kļūsiet par šiem cilvēkiem, kad uz kafejnīcu mēs parasti ejam, ko darīt? Ēst. Garšīgi paēst. Parasti mēs neredzam, kas šo ēdienu gatavo. Un jūs varat kļūt par šiem māksliniekiem, kas sagatavo šos brīnumus, lai klienti, kuri ierodas kafejnīcā, saka, ka viņi iet baudīt kaut ko jauku, garšīgu, un lai jums vienmēr pietiek drosmes pierādīt sevi kā pavāriem, jo patiešām tā ir māksla, tā ir izdoma, un tad, ja visu to saliek kopā, un tas patīk jums, un par to vēl labi maksā, tad viss ir kārtībā. Tad, lai jums izdodas darbā, un izdodas arī tālāk atrast to, kas jums tiešām no sirds patīk. Un es saprotu, ka puiši ir gatavi teikt vai audzinātājiem kaut ko. Tā kā mēs savai skolas ir puci uzdevinājām, vienkārši gribēju pateikt, es uztraucu. Kamēr viņš nomierināsies, tādus skaļus aplausus, citādi kaut ko cilvēku nav viegli. Vienkārši par šito gadu skolotājiem mums daudz ko iemācīja, un paldies par tiem nedaudziem pamatiem, ko jūs mums ielikāt. Jūs esat forši skolotāji. Vienkārši liels paldies jums. Nu, lūk, mīļie pavāriņi, jums arī ir savi diplomi. Tagad baudīsim pasākumu kopā. Tālāk. Kurš teicis, ka rīts tas ir labi? Kurš teicis, ka vakars tas ir labi? Kurš teicis, ka diena tas ir labi? Bet ir cilvēki, kas pilnīgi noteikti zina, ka diena